Spēle Arēnā Rīga ir noslēgusies. Ar rezultātu 5-4 uzvaru svinēja mājinieki, un līdz ar to rīdzinieki tika pie otrās uzvaras pār Minskas Dinamo šajā sezonā. Pie 3 vārtiem šajā spēlē, kā jūs jau droši vien redzējāt, tika Aleksandrs Ņiževijs. Kas notika ar cepurēm, pajautāsim viņam pašam. Saša, где все шапки? В раздевалке. Что будешь делать с ним? Не знаю. Сохраню, наверное. Поздравляю с победой. Спасибо. Par to, kā rīdzinieki paši jutās šajā spēlē uz ledus, un par to, ko rīdziniekiem teica treneris pēc spēles, pajautājam Oļegam Sorokinam. Pakomentē, kāds bija spēles sākums. Izskatījās no malas diezgan veiksmīgs katrā ziņā pēc rezultāta. Nu jā, pēc rezultāta bija veiksmīgs, lai gan spēles kvalitāte, es nedomāju, ka bija tā labākā. Mazliet kaut kāds nezinu, tā kā tāds sagurums bija. Pirmā periodā ledus bija šodien ļoti smags. Man liekas, kaut kas saldēšanas iekārtas arī nestrādā un arī kaut kā tik labi neskrējās. Bet rezultāts bija labs, jā, un arī otrā periodā paturpinājām to pašu. Trešajā gan mēs visi redzējām, kas notika trešajā. Kas bija tas īsti iemesls, kāpēc ļāvām Minskai tik veikli tikt pie gūtiem vārtiem? Nē, kā reāli pēdējā laikā vienkārši Kiro Lipman kungam viņam grindeksā neiet tās tabletes nervi, jā, tās validēs, un mēs izdomājām, ka kaut kā viņa jāatbalsta. Skaidrs, var uzzināt, ko treneris ģērbtuvēs teica pēc spēles? Patiesībā pēc spēles nebija tāda eiforija vai tāds baigais uzvaras prieks, tā kā tas būtu parasti. Mazliet parunājām par to, ka tā darīt nevar. Jā. Tieši Šublers arī teica, ka tā darīt nevar. Tā mēs nevaram šīs spēles beigt. Ja mēs spēlējam pārliecinošā vadībā, tad būtībā tā vajadzētu beigt. Tā arī vajadzētu beigt tādā rezultātā, jā, un ka tas ir tomēr gan fizisko spēku, gan arī tādu emocionālo spēku tērēšanu, ja, kas tāds beigas. Skaidrs, paldies un veiksmi nākamajā spēlē. Paldies. Bet par to, kā šo spēli vērtē pretinieki, jautāsim Vilem Peltonenam. Hello, Ville. Can you give a little bit comment on this game? Well, there's not much to comment. We really played bad second period and only can blame ourselves. There were rumors around that you're going to be traded to CSKA Moscow. Was it true? Well, I never heard anything myself. I read the same rumors, but you know as much as I know. Okay, thanks. You still fight for playoffs here in KHL. What's the atmosphere in a team? How hard you fight for it, and do you still believe that you can achieve it? Well, we did have a fight in us before the game, but you know, of course, this game really gives us a big blow on that hunt for the playoffs. But if there's mathematical chance, then we'll keep fighting. Okay, thanks. And last question about Olympics. Is it already in your head? Well, maybe unconscious, yes, back of my head. But you know, we have 3 more games now at home, so we'll just keep playing the next game. Bet mēs tiekamies Arēnā Rīga pēc 2 dienām, kad mūsu pretinieki būs agresīvie Čehovas Viķez.